Šodien vēlamies aktualizēt jautājumus par zobu un mutes dobumu veselību. Viena no biežākajām sūdzībām pacientu vidū ir smaganu veselība, kā piemēram to asiņošana. Periodontoloģija ir zobārstniecības nozare, kura nodarbojas ar smaganu un periodonta audu patoloģiju ārstēšanu, lai pacientiem sniegtu pēc iespējas saudzīgāku un efektīvāku ārstēšanu. Rīgas stomatoloģijas institūts ir iegādājies Light Walker ATS lāzeri. Šo lāzeru iekārti var izmantot periodontoloģijā, sēžokļu ķirurģijā, vispārējā zobārstniecībā, estētikas un dermatoloģijas jomā. Ar šo iekārtu palīdzību mēs varam sekot visām jaunākām ārstēšanas metodēm. Tagad lāzeri arī visā pasaulē izmanto arvien vairāk, un arvien vairāk taisa zinātnisku pētījumu, kas uzrāda labvēlīgu lāzera efektu. Jaunā lāzera iekārtas sistēma ietver lāzerus, kas darbojas neredzamā, tuvā infrasarkanā un vidējā infrasarkanā elektromagnētiskā spektra diapazonā. Tas nozīmē, ka dažādu periodontoloģijas patoloģiju un slimību ārstēšana ir kļuvusi efektīvāka. Skatoties no periodontoloģijas puses, lāzers ļauj ātri un efektīvi veikt ķirurģiskas manipulācijas, tādas kā smaganu plastika. Šī iekārta ļauj ātrāk veikt manipulāciju nekā konvencionāla ārstēšanas metode. Šī iekārta arī veic ātrāku dzīšanas procesu, un no pacienta puses ir arī jūtīguma ziņā dzīšanas process ir netik sāpīgs. Ar jaunās iekārtas palīdzību iespējams veikt tādas periodontoloģijas manipulācijas kā slēgtā periodontālo kabatu apstrāde, smaganu pigmentācijas noņemšana, lūpu un mēles saitīšu izņemšana, zobu klīnisko kronīšu pagarināšana un vēl daudzas citas manipulācijas. Atkarībā no izmantota uzgaļa ir kontakta uzgalis, ir bezkontakta uzgalis. Kontakta uzgalī izmanto dažas šķiedras, stikla šķiedras, kas viena paredzēta smaganu kabatu apstrādei, otrs tips paredzēts tieši ķirurģiskām manipulācijām, un lāzera stars iedarbojas uz ūdens molekulām, kas ir gan uz audu virsmas, gan audos, tādā veidā karsējot tās un veicot mums nepieciešamo griezuma efektu. Jaunā Light Walker ATS lāzera priekšrocības ir pierādīts arī periimplantīta ārstēšanā. Periimplantīts ir zobu implantam apkārt esošo mīksto un cieto audu destruktīvs iekaisuma process, kas līdz šim bija ļoti laikietilpīgs un sarežģīts ārstēšanas process, bet pateicoties jaunajai iekārtai ir iespējams panākt ātru problēmas risinājumu bez ilgstošas rehabilitācijas. Parasti katra procedūra aizņem tikai vienu vizīti, un tajā vizītē notiek gan paša procedūra, gan visas instrukcijas pirms un pēc procedūras, kuras ir jāievēro pacientam. Šī iekārta var tikt veiksmīgi lietota gan mīksto, gan cieto audu apstrādei. Atšķirībā no konvencionālās ķirurģijas, lāzerterapiju var lietot ātru un precīzu manipulāciju veikšanai bez skalpeļa lietošanas nepieciešamības. Veicot šo terapiju, šuju likšanas nepieciešamība ir samazināta, jo lāzerterapijai piemīt arī audus dezinficējošs un kaugulējošs efekts, kas aptur asiņošanu. Un ir vēl kāda bieži sastopama sūdzība, ko pateicoties jaunajai iekārtai var risināt. No vispārējas zobārstniecības lāzeru var izmantot zoba jūtīguma mazināšanai. Jūtīgums veidojas tādēļ, ka pie zobu kronīšu kakliņu rajoniem atsedzās dentīnu tubuļi un parādās jūtīgums mehānisku vai ķīmisku kairinājumu dēļ. Un lāzers ļauj aizvērt tos dentīnu tubuļus un pilnīgi vai ievērojami samazināt to jūtību. Rīgas stomatoloģijas institūts ir līderis un pionieris daudz jaunāko tehnoloģiju un inovatīvo ārstēšanas metožu ieviešanā Latvijā, kas būtiski uzlabo pacientu mutes dobumu veselību, ļaujot risināt pat smagākās patoloģijas ātri un maksimāli saudzīgi, jo skaists smaids ir iespējams katram no mums.